Uzmanību! Runā zvaigzne! Šodienas spēle bija pret Vidzemes Vilkiem. Rezultāts bija mums par sliktu, 2-4, zaudējām. Spēle bija interesanta, grūta. Pretinieks arī nebija nemaz tik viegls. Redz, kā mums diezgan liels pārdaks uz laukumu, varbūt tāpēc bija tāds rezultāts. Kaut kāds saspēle negāja. Kaut kad pazaudējām ripas, bet tā kopumā mēs cīnījāmies, viss bija kārtībā. Domāju, spēle labi, paldies džekiem par atdevi, super. Un tagad spēles labākie momenti. Un atkal Roberts Stāmanis ir pirmais pie ripas. Vai sekos piespēle uz Laurim Augstim. Laba iespēja, bet vārtos ir Oskars Paltiņš. Labvakars, veiciens no 43. autobusa. Un tikmēr, kamēr es runāju, tiek gūti vārti. Patriot gūst vārtus. Alvis Bērziņš, numur 90, ir šo vārtu autors. Un rezultāts uz tablo ir mainījies. 0-1 no mainieku skata punkts. Augsnes pieslēdzās uzbrukumam. Un te var izskriet. Skatāmies. Lauris Bahmanis. Viens no rezultātiem. Un ir vārti. Jā, Lauris Bahmanis iegājas zonā pa kreiso malu un tādā behandiņā no nērtās uzmet pa vārtiem. Un ripā. Ja sākotnēji izskatījās, ka Ojārs Čeksters ir ticis ar to galā, bet ripa atrod ceļu vārtos un tablo mums rāda to, kad rezultāts kļūst 1-1. Zonā. Un tur prasa pa gaisu, Banders iedo pa gaisu. Laikam noskatījās no Stāmaņa. Oskars Paulovs iesaistās cīņā, dabā un ripas vārtu priekšu Udris met. Un Oskars Paltiņš tiek ar to galā. Ir pēdējā minūte sāksies, un te ir iespēja, nu. Un ļoti labi nospēlēja Ojārs Čeksters. Un tur divi tā Bērziņa uzsēžās, bet Bērziņš atdod piespēli uz Paulovu. Paulovs centās pats to ripu dabūt jau iekšā, un neizdevās. Tur tiešām labi Oskars Paltiņš vārtos nospēlē, un te uz otru pusi labs slidojums, labi māna, un tas ir Lauris Bahmanis, un metiens ir vārti! Laba pārēja mainiekiem, Vidzemes Vilkiem, metiens, un gamakā. Starp kājām, ripa, šķērso vārts līniju, rezultāts 2-1, Vidzemes Vilki vadībā. Pirmā piespēle sanāk tikai uz Sušinu. Nu, lai Lauris Augsnes izskapās ripu, jā, Lauris Augsnes cenšās tik līdz metienam, tiek arī, tur arī divu spēlētāju. Un Vidzemes Vilki, un te Bērziņš Paulovs, 2 pret vārtsargu. Bērziņš Paulovs. Piespēlē, teicami nospēlē, ir vārti, tomēr ir vārti. Izskatījās jau, kad Oskars Paltiņš būs ticis galā ar šo, bet Oskars Paulovs Patriotiem domāja savādāk. Un guva vārtus. Līdz ar to, dāmas un kungi, rezultāts kļūst 2-2. Jā, nu Bērziņš varēja jau pats mest, bet nesautīgi deva uz Paulovu, un pirmo Paulovu metienu ļoti skaisti atvērīja Oskars Paltiņš. Ties pēc tam jau jāpārbauda savs mazākums. Un vadošie spēlētāji, protams, Vidzemes Vilkiem. Un te piespēle uz Udru, un Udris mazākumā iziet 1-1 pret Paltiņu. Udris, māna met garām vārtījām!
Visu jau izdarīja Oskars Udris, tikai aizmirsa iemest. Un tagad jau uz otru pusi, un tur Bahmanis, jā, Bahmans ir komandas rezultīvais spēlētājs. Ļoti laba izspēle, ļoti laba izspēle. Bīstamība, bet nu jau ir uz Bērziņu. Bērziņš uz Mārci, un Mārcis Urdis pārmet no metra garām vārtiem. Pēdējās 15 sekundes. Un tā būs metiens pa vārtiem, un to izpilda mums Raudziņš. Bet rezultātu nav. Un tur ļoti bīstami nospēlēja Mairs, un tagad 3-1. 3-1 iziet Vidzemes Vilki, met, vēl viens metiens, vārti. Iekrīt, jā, ļoti labi šo te izmanto Vidzemes Vilki, šo te situāciju. Un aiziet 3-1 aizsargu ar pirmo metienu. Ojārs Čeksers tiek galā, un tur nebija vairs jau, kas viņam palīdz. Un līdz ar to rezultāts ir 3-2, Vidzemes Vilki ir vadībā. Viņiem izdodas. Zona. Nē, tiesneši nenosilpa. Jā, protams, un ir vārti, un jāmas un kungi. Rezultātā ir vārti. Nu, ko Vidzemes Vilkiem, kā es teicu, viss padodās, ir 2 vārtu pārsvars. Viesiem jāiesprings, lai kaut ko mainītu šeit. Udris, bet te metiens pa vārtiem garām. Un nesaprotās kaut kur spēlētāji. Tikmēr Vidzemes Vilkiem viss sanāk, dedzina dārgās sekundes, viens pret visu komandu cīnās. Un līdz ar to, dāmas un kungi, spēle ir beigusies. Patriotu rindās kā labākais spēlētājs ir atzīts Oskars Paulovs. Un mainiekiem numur 5 Ilmārs Suhānovs. Līdz ar to, dāmas un kungi, paldies jums, ka bijāt kopā ar mums, jums, atā, līdz redzēšanos.